ieslēgtīšu rekordingu. Nu ko, labdien visiem! Priecājos jūs redzēt un citus sajust. Un šodien tad parunāsim par to, kas tad mūs var sagaidīt 90 dienās. Un pirmais, ko es gribu pateikt, kāpēc tieši 90 dienas? Tāpēc, ka 90 dienās tātad tās ir, pieņemsim, ja asins šūnas atjaunojās 120 dienās, tās ir pilnīgi citas. Tāpatām arī, lai mēs izveidotu jaunus ieradumus, ja, 90 dienas tas ir pilnīgi tāds normāls cikls, lai mainītu gan ieradumus, gan uztura ieradumus, ja, gan arī pats sevi. Tāpatām, ja runājam par šūnām, ja, par ko mēs vēl pieskarsimies, arī kaulu šūnas pat 7 gadu laikā ir nomainījušās pilnīgi citas, bet, protams, jāskatās, kāda ir vide. Tātad mūsu organismā viss mainās, un tāpēc arī šīs 90 dienas ir tik pateicīgs laiks, lai mainītos tā, ka tas ir uz palikšanu, ja, lai nav tā, ka mēs atkal ieejam savā vecajā ritmā. Tagad mēģināšu es nošērot prezentāciju. Vai jūs redzat? Jā, redzu. Jā, ir redzams. Vai tagad jūs redzat? Jā. Ziltiņu. Jā, ļoti labi. Nu, lūk, un tagad pieskarsimies veselības koncepcijai. Kāpēc tāds nosaukums? Jo šo izveidojuši ir ārsti. Nu, veselības koncepcijai jau varētu būt 25 gadi, pēc kā mēs strādājam. Tātad pēc tam pastāstīšu sīkāk. Kāpēc tā? Tāpēc, ka mums jāsaprot viens, kā mums ir jārūpējas par mūsu iekšējo organisma vidi. Un ja mēs pieņemsim, ka mūsu šūnas, mūsu šūniņā, katra šūniņa ir kā šīs te zivtiņa akvārijā. Tātad mums jārūpējās par to, kāda ir akvārijā šī te vide, kāds ir ūdens. Vai pietiek ēst mikroelementi, vitamīni, barības vielas visas, jā, vai tas nav piesārņots, jā. Tātad mēs zinām, cik zivtiņas ir jūtīgas uz tīru ūdeni vai netīru ūdeni. Tieši tas pats mums būtu jāpadomā par sevi. Mēs liekam iekšā savā organismā visu kaut ko. Mums apkārtējā vide arī ir visāda, ja stresa pilna, diemžēl, bet kā tad mēs īstenībā jūtamies, kāda ir mūsu organisma iekšējā vide? Un par to ir šī te veselības koncepcija. Veselības koncepcijai ir 4 pamatsoļi. Un pirmais no tiem ir pirmais solis ir organisma padzirdīšana. Un tad ir jautājums, kāds sakars ūdenim un kāds sakars veselības koncepcijai? Visnotaļ liels, jo, ja mēs nelietosim pietiekošā daudzumā pareizu ūdeni, bieži vien mēs zinām, ka tas ir letāls gadījums. Ja? Mēs nevaram iztikt bez skābekļa un bez ūdens. Ja? Tas jau ir zinātniski pierādīts. Bet bieži vien ir situācija, ka cilvēks pasaka, es lietoju 3 litri ūdeni katru dienu. Bet tad, kad viņš uzkāpj uz svariem, kas izmēra šķidrumu mūsu organismā, kas izmēra, cik ir kaulu blīvums, un tā tur parādās, kad ir kapitāls trūkums mums organismā ūdens, un viņš saka, kur man tie 3 litri paliek. Tas ir tādēļ, ka šo ūdeni, ko lieto šis cilvēks, nav tāds, kas nonāk mūsu šūnām, ko organisms uzņem. Labākajā gadījumā tas viss tiek cauri laists, ja? Nieres tiek noslogotas, citam atkal paaugstināts asinsspiediens varbūt, ja? Un mūsu šūna nesaņem šo te ūdeni. Kādam tad ūdeni ir jābūt? Jā, tātad pirmais, viņam ir jābūt struktūrai. Tātad ir arī tāds zinātnieks Sāra Moto, kas ir izmērījis un arī nofotografējis, ja, kāda ir pareiza struktūra. Un bieži vien krāna ūdenī mēs redzam, ka viņai šī te kristāliskā forma nav. Tas tieši tas pats ir, kā mēs redzam, kad ir sniegpārsliņa. Ja? Nevēl ir sasaldēts ūdens, tam ir struktūra. Ja? Tāpatām arī, es paskatos, kur man te ir tā bildīte, tieši tāpatām arī ir jābūt pH. pH līdzsvars nozīmē to, vai viņš ir sārmains ūdens vai nav sārmains ūdens. Tad, kad mēs konkrēti ēdam, protams, mēs nedzeram ūdeni. Mēs lietojam tējas, jā, mēs varam lietot sūlas klāt, vai ne, bet sārmainu ūdeni noteikti nē. Bet starp ēdienreizēm, jo mūsu tā ziltiņa atrodas sārmainā vidē. Nevelti ir tādas situācijas, ka, ja cilvēkam kaut kas notiek, viņu aizved uz slimnīcu, un ko dara?
dot fizioloģisko šķidrumu, kas ir sārms, ķīmiski sārmains, ja, lai tad organisms atjaunojās. Ja. Un tāpatām arī ir, kā mēs te varam redzēt, ja, ir šādi te mērītāji, diezgan dārgi mērītāji, kuri izmēra, vai šis ūdens dod enerģiju vai nedod. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka ir mīnus zīmīte, piemēram, korālmaina ūdens. Ja. Tas nozīmē, ka šis ūdens mums dod šo enerģiju. Nevis ņem no mums, noslogo nieres, mums ir pietūkums, mums ir uzpampums. Ja? Šajā gadījumā mēs esam ar vienu cilvēku mērījuši visus veikalu ūdeņus. Ar šādu te mērierīci visi ūdeņi bija plus 200 un uz augšu. Tas nozīmē, ka šie ūdeņi mums nedod enerģiju. Ja? Tad līdz ar to mums ir nepieciešams tātad negatīvi lādēts ūdens. Tāpat arī ir daudz citi parametri, par ko mēs pastāstīsim, tad, kur mēs varam to iegūt. Mums būs tāds atsevišķs projektiņš, to es pastāstīšu pēc tam. Ja? Un šis te korālmaina ūdens sniedz optimālu šo te pH līmeni mūsu organismā. Ja? Tāpat samazinās sirds asinsvadu gramošanas orgānu sistēmas slimības. Asins bagātinās ar skābekli, kas ir ļoti svarīgi. Ja? Tad arī normalizējas asinsspiediens, cukuru līmenis asinīs, attīrās nieres, aknes un gramošanas trakts. Tāpat arī daudz citu, arī tāpat ir saišu elastība, ja, atjaunojas kaulu skrimšu struktūra, jo tur ir 70 mikro un makro elementi. Kā nākamais, es tad vienkārši staigāju pa slaidiem, kā nākamais ir organisma attīrīšana, otrais solis. Un kāpēc tad organisms ir jāattīra? Šeit ir tādi 7 etapi. Kāpēc tās 90 dienas pamatā mums arī ir, ja? Šie te etapi ir tādi, ka te parādās tas, kāpēc mums signalizē organisms, ka kaut kas nav kārtībā, un bieži vien problēma tieši ir zarnu traktā. Ja? Jo zarnu traktā, kā mēs zinām, tās ir otrās smadzenes, tā saka vismaz zinātnieki, ja? Zarnu trakts bieži vien ir ar visu kaut ko gadiem, kas ir sakrājies. Mūsu pārtika ir ļoti labi, ka mums viņa ir, ka rindās nav jāstādēļ maizītes vai kāda gaļas gabaliņa, bet šī te pārprodukcija, kas mums ir, tur neviens neskatās, cik dabīgs šis produkts ir. Viņiem svarīgi, lai šis produkts stāv ilgstoši. Un tas viņiem ir izdevies, jo mūsu zarnu traktā bieži vien ir pārtika, kas nav nesagramojusies, kas nav izdevusies ārā no mūsu organisma, ja? Un ko mēs zinām? Ka mēs atstājam uz nezinu, kādā glāzē kaut kādu ēdienu ilgstoši, tur rūkst, pūst. Un tur labvēlīga vide ir sēnēm, baktērijām un parazītiem. Šajā gadījumā mēs redzam, ka pirmais etaps ir organisms ir noguris bez redzama iemesla, ir miegainība, jo ir sākusies nervu kanāla piesārņotība. Otrs etaps jau parādās, ka nogurumam pievienojas galvas sāpes, locītavu, muskuļu sāpes, ja? Jo organisms viņam ir par daudz šī pārtika, kas nav piemērota, ja? Un tā ir uzkrājusies. Trešais jau parādās dažādas alerģiskas reakcijas. Ja? Piesārņotais organisms cenšas visu dabūt uz ādas ārā vai caur elpceļiem. Ja? Viņš ir tik gudrs, viņš tik ļoti sargā, ka viņš mēģina tevi glābt. Tāpat arī dzīvnieku spalvas var kalpot tikai kā šis te stimulators, ja, vai putekļi. Tāpat 4. etaps parādās dažādas problēmas kā cistas, dažādi veidojumi. Kas tas ir? Tas ir tas, ka mūsu organisms mūs sargā, viņš iekapsulē kaut ko, lai nelaistu tālāk pasitsrīta, lai neaiziet līdz smadzenēm, lai neaiziet līdz sirsniņai. Mūsu organisms tik gudrs ir, ja, un tas ir labi, ka viņš iekapsulē. Ja mēs nepalīdzam organismam tikt no tā visa vaļā. Tāpat arī pēc tam parādās dažādas saistaudu deformācijas, ja? Arī veidojas olbaltumvielas sliktas uzsūkšanās organismā, veidojās tādi kas saka, iekrājumi, ka citreiz ir tā, kad ir kāņa, ja, vai kādā citā vietiņā parādās tad, kā izaugumiņš. Ja. Bieži vien arī tas, ka olbaltumvielas netiek sašķeltas dēļ aizkuņģa, ja, un līdz ar to viņš kaut kā viņu nobāzē kaut kādā vietiņā. Tāpat 6. etaps jau parādās, ka ļoti smagas problēmas, vairāk pie tā nepieskaršos, ja. Man nav, jūs jāsabaida, bet tā ir tāda realitāte, ka ja mēs zinām, tad mēs zinām, kā risināt, ja? Bet ka tas viss ir kaut kādu seku rezultāts. Ja? Nu, lūk, tātad par to ejot tālāk, ja? Tātad, tātad otrais solis ir organisma attīrīšana. Par to parunāsim mēs vēl
mums būs atsevišķs šis te projektiņš, ko mēs runājām, ko es pieminēju, tad 3 dienas, par ko tad es pastāstīšu gan par ūdeni vairāk un par organismu attīrīšanu. Šīs 3 dienas, kuras jūs, ja jūs vēlēsieties, varēsiet pieteikties, būs bez maksas. Būs čats, kurā mēs sniegsim ļoti daudz informācijas konkrēti par parazīta veidiem, ko viņi dara, ko viņi nedara, par sēnēm, par baktērijām, kā viņus atšķirt, kas tavu organismā nonācis, jā, vai, teiksim, kādas sekas, vai kā ar viņām risināt to situāciju. Es izstāstīšu ļoti tādu mazu piemēru, kā piemēram, cilvēkam parādās alerģija. Tikko nesen svaigs gadījums, gribas teikt tā, parādās alerģija, tad ir iesniņas pilnas, visu laiku tak iesnas, jā, kakls tāds jotīgs, te mandalītis, un nevar saprast, kas ir. Liekas, ka kaut kas hronisks, jā, bet izrādās tāda situācija, ka tie ir parazīti organismā. Un viena suga, jā. Un līdz ar to liekas, ka mēs tagad lietosim hormonālās zāles, mēs lietosim inhalatorus, jā, palīdzēsim. Kā mēs palīdzēsim? Novājināsim tikai organismā mūsu aizsargājas spēju, jā, šo imunitāti. Tāpēc redziet, ka liekas kāds sakars, bet vislielākais organisms mēģina tikt ar to galā un attīrīties, jā, caur to attīrīties. Tāpēc ir ļoti daudz gadījumu patiesībā, kur tas risinājums ir pavisam vienkāršs, jā. Nu, lūk, un tad trešais solis arī ir organisma pabarošana. Par to es arī pieskaršos nedaudz vēlāk. Tagad paskatīsimies, ka šīs 90 dienas, kas tad man ir jādara, pieņemsim, ja? Tātad pirmais, ko ārsti mums ir izveidojuši, pirmais ir Detox Plus, vai vienkāršākais mums variants ir Detox, tāda mazāka programmiņa, ko ir izstrādājuši ārsti Pamutņikovi. Tātad šī programma ir domāta uz mēnesi, kurā tad mēs attīram šos te izvadu orgānus, lai pa kuriem tīrīt ārā, mēs sakārtosim nieru darbību un aknu darbību. Ja? Šie produkti, ko mēs šeit redzam, ir gan fermenti, šajā te programmā ir iekļauti, gan antioksidanti, gan lecitīns, kas ir gan nervu šūnām vajadzīgs, gan alveolām, gan arī žulti un aknu darbībai. Šis te koralmaini, ko es minēju, kā pamatā ūdens, ja? Kas ir šķīdinātājs. Jebko, ko mēs pieliekam klāt, tas būs citroniņš klāt vai vēl kaut kas cits, to organisms uztver kā ēdienu, ja? Nevis kā šķīdinātāju. Tāpēc arī vajag pamainīt. Ja? Tāpat pentokāns, tas ir kālijs, kas izveda liekos šķidrumus no mūsu organisma, ja? Un sirds muskulītim palīdz. Ja? Un arī lucērna, ko varbūt esat dzirdējuši, brīnišķīgs augs, kas vienīgais zina nieru kodu. Šie produkti visi ir naturāli no dabas. Katru produktu ir izveidojuši zinātnieki un ārsti. Tas ir liels kopdarbs. Par katru produktu ir ļoti daudzi gadi ieguldīti, jā, un arī kvalitāte. Neviens produkts neatnāk uz Latviju. Un arī, protams, tas ir starptautiska kompānija, kurā tad ir ļoti sīki, smalki šīs te visas pārbaudes, un tīpaši Latvijā, lai kaut ko iedabūtu iekšā, ir ļoti milzīgs pārbaudes, jo ir ļoti sīva konkurence saistoši arī ar medicīnu, ar tradicionālo medicīnu. Ja? Nākamais solis ir šī te Parašilt, jeb Parašilt plus paka. Šo produktu, šo programmu arī izveidojuši ir ārsti. Būtība ir šāda, ka tad, kad mēs atveram izvadu orgānus, tikai tad mēs varam sākt attīrīt organismu no nelūgtajiem viesiem, parazītiem, sēnēm vai baktērijām. Vai viņi ir mūsu organismā? Nav visiem parazīti, nav, bet liela daļa, kuriem varbūt ir sēne organismā. Ja? Sēnes ir tās, kas parādās uz ādas, ir dažādi sausumi, loboši sausumi, niezes, ja? Tāpat arī vēdera problēmas, kā piemēram vēders neiziet katru dienu no rīta, pirms kafijas, pirms rokastīm. Ja? Tāpat var būt daudz dažādas problēmas, kā kandida sēnīte, mēs taču zinām. Ja? Arī nagu sēnīte, tā nav tikai uz nagiem, tā ir visā organismā. Ja? Un par to, kā darbojās organismā sēnīte, kā viņa vairojās, par to pastāstīšu tajā projektiņā 3 dienās. Tālāk tāpat arī parazīti. Parazīti būtībā ir 150 veidi cilvēku organismā var būt, bet ievada vēl daudz ko citu, ko mēs nepazīstam. Mums ir bijuši gadījumi, kā atbrauc cilvēks no ārzemēm, parazīts ticis iznācis brīvībā no mūsu organismā,
un tika aizvests uz laboratoriju. Laboratorija tā ir pateicis, mēs viņus nevaram atpazīt. Mēs nezinām, kas tie ir. Tikko svaigs raksts Latvijas ziņās, ka cilvēks, kurš ir atbraucis no ārzemēm, nepateikšu konkrēto valsti, jo piemirsās, jā, ir atbraucis ar cistām ar kāpuriem, lenteņu kāpuriem smadzenēs. Cilvēks tik daudz ir bojājis savu organismu no dažādām ķīmiskām vielām, lai tikai sev palīdzētu, un nenormāls galvas sāpes, laikam bija. Ja kādam interesē šis raksts, var sameklēt, aizsūtīt, ja? Un iedomājieties, smadzenēs atklāja šīs te problēmas, ja? Tā kā milzīga šī te problēma ir parādījusies mūsdienās, jo kādreiz, ja jūs atceraties, jā, es arī, ka vēl skolas laikā gāju, man nepieciešams bija nodot analīzes, fekālās analīzes, tas bija normāli, ejot uz skolu, jā. Tagad to neviens neveic vairs, jo tas ir nepatīkami, līdz ar to mēs par to aizmirstam. Kāpēc šī programma? Mēs zinām, ka mēs varam arī attīrīt šos te nelūgtos viesus ar ķīmiskām zālēm. To var darīt, bet skatāmies blaknes, izlasam, kas tur ir rakstīts, un bieži vien pārsvarā tur ir rakstīts tā, ka tiek bojātas aknes. Un ja mēs dodam to bērniem, padomājam, ja, bērnam aknes vēl tikai veidojās. Ja? Un bieži vien šie parazīti ar asinsriti nonāk visos orgānos, arī bieži aknās. Un tāpēc skatāmies, ka aknām ir kaut kāds slikti rādītāji, bieži vien tur ir perēklīts. Ja? Un arī ķirurgi, piedodiet, ka tik daudz par to tēmu, bet arī ķirurgi bija rakstisks raksts, kas saka, attīrieties no parazītiem, kāpēc viņiem ir jāliek cita akna, bet izrādās viņiem jāvēl kaut kas ārā. Ja? Līdz ar to, jā, Dacīte? Nē, viss labi. Paldies, jā, tad līdz ar to jāpadomā laicīgi par to, un tad, ja ir šī te parazīti kaut kur klejo kādā orgānā, ķīmija tur netiks klāt. Ķīmija būs viens no palīgiem tad, kad ir pavisam piesārņots ar spalīšiem, ja? Jūs ziniet, ka dibentiņš niez bērnam vai pašam, tad tie spalīši ir pirmā palīdzība, kas tajā mirklī samazina nedaudz. Bet par cik rada skābu vidi organismā, viņi vairojās vēl vairāk, jo oliņas jau netiek, kā saka, iznīcinātas, bet par to vairāk šajās 3 dienās. Lūk, un ir arī baktērijas, kā piemēram borēlija, mēs zinām, laimas slimība. Un tad šeit ir brīnišķīgi augi. Šeit ir MSM, sērs, jo parazīti bieži vien nobojā mums matus, mati krīt ārā, āda bojājās, nav bojājās, bet nepatīkamāk, tad raupjāka paliek, ja, pumpiņas parādās. Tas sērs MSM ļoti palīdzēs, tāpat arī ir pret sēnīšu skudrukokam ar selēnu klāt, ja, labvēlīgās baktērijas, kāpēc? Jo parazīti un sēnes un baktērijas bieži pabojā mūsu vidi zarnu traktā. Pūšās, rūkst, gāzes veidojās, jā, un tad līdz ar to mēs to visu noņemsim nost. Kā 3. solis ir kolovada. Kolovada tās ir tikai 2 nedēļas, fantastiska programma, ko izveidojis ir zinātnieks Alberts Sērs 20 gadu garumā. Tātad šeit mēs redzam paka, kas man jau ir attaisīta, jo es viņu esmu uzsākusi iet. Kas te ir labs? Visās šajās programmās ir instrukcija, ir grāmatiņas, ir pateikts, ko ēst, ko tev labāk neēst. Redziet, kādas skaistas receptes, ja? Tāpat paskatieties šeit, vai manā dienas skrējienā ir kaut kas jādomā. Tātad pirmās 7 dienas divnieciņš būs 4 dieniņas kopā, un 3 dieniņas atjaunošanās liekam labvēlīgās baktērijas atpakaļ un visu pārējo. Šī ir dziļā attīrīšanās. Šo neiesakam mēs uzreiz, tāpēc ir šie pirmie 2 soļi, lai ir pa kuriem tīrīties. Tur ir baltais māls. Šajā gadā mums ir gan vieglāka kolovada jau izveidota, ja, gan man tāda spēcīgāka ar balto mālu, ko mēs zinām, senči jau zināja un lietoja. Kārtīgs skrubis zarniņām. Kas tur tik nenāk ārā? Ārtiet šo te programmu un godīgi pasaka, ja, kad šī te masa, ka mēs lietojam balto mālu, šī te masa, fekālā masa ir kā želeja, paliek tāda, ja, un tad mēs redzam visu, kas tur ir iekšā, gan krāsainās tabletītes, kas nav izšķīdušas, gan lenteņi un tam līdzīgi. Ir cilvēki, kam patīk fotografēt, un tad viņi nofotografē šīs brīnums, kas tur tik nenāk ārā, bet tas ir labi, tas ir pierādījums. Ja? Un šis Alberts Sērs zinātnieks, viņam ir pār 80 jau. Viņš pats ar sieviņu lieto šo programmu jau kuro gadu un iesaka to arī pārējiem. Ja? Tas ir tā īsumā, bet par to 3 dienās vairāk. Lūk, pēc tam mēs šūnu barošanu, tas ir tas 4. solis tikai. Bet ko mēs bieži esam dzirdējuši, ka ir tas, ka mēs lietojam vitamīnus uzreiz.
Mēs tie neesam mēs, kas iesakām. Ir rets gadījums, ja cilvēka organisms ir tik novājināts, ka viņam nepieciešams atbalsts. Tad, jā, neiet runa par D vitamīnu, kas ir regulāri jālieto, C vitamīnu, kas ir regulāri mums ziemeļtautā jālieto, bet iet runa par tādiem kā vitamīniem, kā teiksim, spirulīna, jā. Spirulīnu arī ir jāuzmanās, kad mēs viņu lietojam, jo tur B grupas vitamīni. Ja mūsu organismā ir kaut kāds iekaisums vai kaut kādas baktērijas, viņas barojās no tā. Tāpēc, ja mēs jūtam, ka kakls sāp, B grupas vitamīnu uzreiz nost. Tāpēc vispirms mēs attīram un tad mēs barojam. Un ticiet man, visas šīs vielas, kas zarnu trakts ir tīrs kā mazam bērnam gandrīz vai, ja, tad visas uzsūc. Tev vairs nav vajadzīgs viens ābols vesels, tev pietiek pusīte. Tu vairs nevari apēst, ja? Un tāpēc arī liekie kilogrami krītās. Ja? Te mums gan arī ne tikai šūnu barošanai, mums arī ir smadzeņu darbībai, atmiņai, mums ir sirsniņai vesela atsevišķa programma, ko ārsti izstrādājuši, imunitātes paka un tam līdzīgi. Šeit ir pāris rezultāti, ko pat var internetā atrast. Ja? Mīnus 30 kg, uzlabojās sejas āda, pazūd veģetīvā nervu sistēma, distonija tieši. Ja? Tāpatām arī mēs redzam, kad egzēma pazūda, gan sejas āda uzlabojas, arī, ja ir brūnie pleķi sejā, ja, bieži vien tās ir no aknes, ja, kas vēl, ko es vēl piefiksēju, ja, ka gremošanas sistēma uzlabojās. Tāpatām arī, jā, pazūd kuņģa sāpes, mazinās migrēnas vai pazūd pārsvarā vispār. Uzlabojas ādas stāvoklis, to varbūt teicu, vairāk enerģijas un normalizējas miegs. Tas ir kā pamats, tas ir faktiski visiem cilvēkiem, kas to ir gājuši. Cik man ir laiks jāpaskatās precīzāk? Varbūt tā, jā, mums ir vēl nedaudz laika. Nu ko, es došu vārdu. Iziesim varbūt atpakaļ, kur mēs varam kādu skaistu bildi ieraudzīt, kas man te ir salikts. Jā, izmērs tevi 90 dienās, vai ar to vēl es beigšu tad šērot. Varbūt kādam ir ko teikt, kurš vēlētos iestarpināt un pateikt savu domu. Lūdzu, Dacīt, paldies, lūdzu. Nu, liels paldies tev par šo vērtīgo prezentāciju. Nu, man būtībā viens jautājums, kad projekts sākās un kā var pieteikties? Es domāju, ka, es vienkārši tā sēžu, klausos un domāju, vienkārši lieliski. Es arī gribu kādu lielisku jaunu rezultātu. Un arī gribu justies arvien labāk un veselāk un enerģiskāk. Cik skaisti, Dacīt, pilnīgi silti ap sirdi palika. Vienkārši, murra. Dacīt, un padomā, viss jau ir salikts, viss mums nav nekas vairāk no jauna jāizdomā. Tieši tā, un tas, ka tu vari jebkādā darba režīmā, jebkā tu vari tik ļoti labi integrēt visas tās programmas savā dzīves ritmā, vienalga tu aizbrauc ceļojumā, vai tu aizbrauc pie mammas uz laukiem padzīvot nedēļu, ja tev tas vispār nekur tev netraucē, iet šo projektu. Burvīgi pavadīt vasaru, ja, un arī visas šīs 90 dienas. Tieši tā, Dacīt, paldies tev, jā. Es tikai vienkārši varu aicināt, un arī pati sevi arī aicināt, ja, ļaut sev justies labāk un piedzīvot šo pieredzi, jo tas ir tur vienkārši jāsaka jā. Tieši tā, pareizi tu saki. Un patīk tas vārds, ko tu teici, ļaut. Jo mēs pieņemam. Jā, jo tas ir, mēs liekam sev ļoti visādus šķēršļus, jā, ikdienā, ja, bet vajag to visu bišķiņu atmest un tā elastīgāk skatīties uz tām iespējām, jo tas tiešām ir ko vērts. Jā. Tava pašsajūta ir to vērta. Paldies tev, Dacīt, brīnišķīgi. Un tie mazie solīši, arī tas mazais solīts, kaut vai tur ieradumu maiņa, vai vienkārši sajust, ka, es gribu kaut ko pamainīt. Kad tu vari tā sev pateikt, es gribu kaut ko pamainīt, tas arī dos rezultātu. Tieši tā. Paldies, Dacīt, bučas tev. Par ko? Liene, vārds tev. Tev vispār bija no paša sākuma, laikam, kaut kas jāpaprasa. Bet varbūt kāds radies jautājums, un pastāst varbūt arī savu to rezultātu, kas tevi bija tas, kas tevi uzrunāja, uzaicināja justies labāk. Un vai tu esi to saņēmusi?
Jā, tā kā sveiki visiem. Jā, es te biju sagatavojusi jau baigo runu, bet paldies tev, Evita, tiešām, ka tu tik sīki un smalki, man liekas, izstāstīji un ļoti patīk tas salīdzinājums ar to zivtiņu par to akvāriju. Jā, man liekas, tieši tā arī, kad mums tas tā tīrā vide ir jāuztur arī sevi iekšā. Nu jā, ko es varu piebilst, man ļoti, ļoti patīk šīs visas 90 dienas, ka tas ir ļoti sistemātisks darbs, kad pie savas veselības, kad pieeja sistemātiski, un ka šeit ir viss sakārtots, un kad, nu jā, ka cilvēkam tiešām ikdiena netiek traucēta, viņiem tiešām viss ir tā kā izklāts, un ļoti viegli to visu tā kā ievērot, jā. Tā kā pat es arī eju veselības koncepciju, un esmu jau, cik jau 7 gadus es esmu šeit jau lietoju visus šos produktus, bet šogad esmu tā ļoti, ļoti tā nopietni beidzot pieķērusies pie tā visa, jā, tā kā, jā, sāku tiešām ar ūdeni, ko es pamanīju, kad es sāku dzert tiešām šo strukturēto to dzīvo ūdeni, jā, ar šo korāli, kur visu tev organismā iedod, es sajūtu tiešām enerģiju, sakārtojās šis arī tā, vēdera tā visa tas no rītiem tiešām, kad, lai viss būtu labi, pirms tu vispār sāc ēst un dzert kaut kādas tējas vai kafijas. Jā, un tad rezultāti man ir ļoti labi, jā, man ļoti patīk, man ir ļoti stingri nagi palikuši, kas man nekad dzīvē nebija, man daudz mazāk mati krīt ārā, man liekas, ka ir tā pieļaujamā norma, cik tur var dienā izkrist, ka nav vairs tas traki, man ir uzlabojusies ļoti āda, ļoti patīk, jā, un vispār, man liekas, kad ir tā sajūta, ka tu kļūsti jaunāks, nevis vecāks, jā, man ir kaulu, tas locītavas sāpes pārgājušas pilnībā, nekas tāds nav arī papēžiem, kad bija tas sabiezējusi āda, kas man ir gandrīz vispār pazudusi, vēl nedaudz un būs pavisam viss kārtībā, jā, tā kā esmu arī ceļā. Un jā, tā kā es priecājos par šo visu iespēju, jā, un iesaku cilvēkiem nebaidīties, bet nākt un spērt šos tiešām mazos solīšus pa višķītim un iegūt savu rezultātu, jā. Nu tā. Cietmīs, no sirsnīgas paldies, un tev ir fantastiski rezultāti. Tas ir, vai ne, Dace? Vienkārši lieliski, man prieks. Man arī ir lieliski rezultāti. Jā? Man ir laiks, vai tā, kā? Vai tu kādam citam? Es tūlīt pajautāšu, Daina? Daina dzird mani? Halo, Daina? Izslēdzu mikrofoniņu. Varbūt tu vari ieslēgt, Daina? Sveika, Daina? Sveika. Varbūt Pārējie. Jā. Ko lai es saku? Es dzeru ilgi, daudz dažādu produktu, ne tikai tos, ko tu uzsauc un nosauc. Par mani vispār, tad jau es ilgi runātu, lai es pastāstītu savu veselības vēsturi vai kā, lai to nosauc. Bet, visi produkti ir lieliski un viss, ko tu iesaki, ko doktora Kalniņa izraksta, kā lai vai iesaka, izraksta, visi, kolosāli palīdz man veseļoties, atgūties arī no ļoti smagas slimības, kur man bija gandrīz vai visi iekšēji orgāni traumēti, kā varētu pateikt. Viss ir tikai uzlabojies un viss uz augšu. Un kā lai saka, man ir daudz gadu, neteikšu cika, bet, vispār nedod tik daudz cilvēki man gadus. Tā kā sejas āda, mati, vai kā man ar matiem gāja, tas bija vispār ārprāts. Saujām, kā lai saka, latviski kušķiem krit ārā. Bet viss ir tik labi un tik kolosāli, ka es esmu tikai priecīga un iesaku jebkuram un visiem lietot koralīšus un klausīties tevi, jo tu esi ļoti labs speciālists šajā jomā un iesaki pašu labāko, un ja kaut ko nezini, konsultējies ar dakterīti, un viss ir lieliski. Tā kā visu tikai labāko visiem to novēlu, un tā arī ir. Tā kā
es esmu tikai par. Un vēl, ko es gribēju pieminēt, nu, ka ir tāds variants, ka iesaka tādu produktiņu, vai cik tas ir dārgi. Es esmu saskārusies daudzreiz, bet neviens nav parēķinājis, cik ir tajā trauciņā un cik ir, nu pieņemsim, ja, cik ir trauciņā, cik reizēm tas, cik ilgam laikam tas ir un kādas ir aptiekas zāles. Nu, pielīdzināsim. Tas iznāk vēl daudz dārgāk un vēl kur ir blaknes. No jebkuras koraļu produkcijas nekam, nekur nav nekādas blaknes. Tā kā viss ir dabīgs un viss ir ļoti labs. Un tā kā jā, nu, ko es vēl, vairāk nebūs laika, lai es visu izstāstītu. Nākošreiz. Paldies, jo tev tik tiešām ir fantastiski rezultāti. Tas ir neaptverami, tiešām, jā. Tā kā gan jau kādā reizītēs pastāstīsi sīkāk. Jā, noteikti, pieskos. Paldies, un arī tiešām šos produktus var lietot, dot arī mazam zīdainītim, jā, tikai, protams, attiecīgi mazākās devās. Un kā jau Daina arī pieminēja to, kad mana mamma, jā, kad ļoti svarīgi ir, nu jā, saprast, kas ir organismā. Ja ir kaut kādas diagnozes, vai, teiksim, ir kaut kāda lielāka samilzusi problēma, vai gribas zināt, kas tad ir organismā nonācis, kas tad ir kā, tad mums ir sadarbība ar brīnišķīgu dakteri, kura tad veic veselības pārbaudu šūnu līmenī, un tad arī sīkāk izstāsta un pastāsta vairāk, ja? Dacīt, ko tu gribēji vēl pateikt? Mums, man liekas, ir vēl 4 minūtes. Vai mazāk nedaudz? Nu, es jūtos tik iedvesmot, man tāds prieks, paldies Dainai, ka viņa padalījās ar savu stāstu. Nu, mazliet tā ieskicēja, ļāva mums sajust to pozitīvo vilni un tās sajūtas, to pieredzi. Tas ir nu, vislieliskākais, ko viens otram var nodot. Man arī ir tādi diezgan iespaidīgi rezultāti. Tos droši vien es arī kādā citā reizītē pastāstīšu, bet tas saistīts ar ādu saslimšanu, psoriāzi. Bet tādi, nu, ikdienas tādi rezultāti jau tie ir katru dienu, jo pat cik es savu ikdienu jau bez koraļu produktiem iedomāties nevaru. Jā, man ir arī tāds darbs, kas prasa lielu gan izturību, gan enerģiju. Es strādāju aviācijā, esmu stjuarte un man ir gan tāds, es teiktu, gan arī ar diezgan stresu, tāds bagāts darbs, jā, bet tad laikā nu, šeit ir tas pamats, kā es varu uzturēt sevi tādā, nu, kā zivtiņa peldēt tādā rāmā ūdenī un būt mierīga un priecīga. Nu, tas ir unikāli. Man arī ir 2 meitas, un viņas arī nezina, kas ir aptiekas kaut kādi ķīmiskie sīrupiņi. Jā, es visu to esmu gan temperatūras kaut kādas augstas mazinājusi tikai ar mūsu dabīgiem produktiem, un tas viss strādā un nav vajadzīgs ne paracetamols no aptiekas, ja, ne kaut kas tāds, ja, viss ir dabīgs un tu vari dabīgi atrisināt, nu, tiešām visas situācijas, kas tev nāk, vai tavai ģimenei, vai tuvākajiem nāk virsū, bet, protams, tu vari daudz ko arī maksimāli attālināt, ja tu to dari ikdienā un ja tu uzturi to organismu vidi veselīgu, tad līdz ar to daudz problēmas tev vienkārši atkrīt pašas no sevis, ja tu par sevi rūpējies. Paldies, tas ir par to ikdienas izvēli. Nu, tāpat kā veikalā, mēs varam iet un varam saprast, ka man nevajag neko no tā. Ja? Nu, es paņemu tur maizīti un sviestu un pienu, ja? Olas un vēl kaut ko, bet man nevajag daudz ko no tā, kas tajos plauktos, bet man vajag to, kas ir koraļu klubā. Jā, paldies. Tā ir mana izvēle. Paldies, Dacīt, mums palika mazākā minūte. Liene, tad mēs tiekamies, un mēs pārējie arī, kuri vēlās, tātad uz šīm 3 dienām attīram mūsu organismu. Tāds būs nosaukums, kurā mēs sīkāk visu smalkāk izstāstīsim. Būs konkrēts čats, un tu varēsiet klausīties arī video sev brīvajā un ērtākajā laikā. Tā kā paldies, Liena, par šo te zūmu, kuru tu norganizēji. Lai visiem skaists vakars. Visu labu! Tā. Tā.